Es esmu Magdalēna Pranaite, certificēts klīniskais psihologs un pāraugs un psihoterapijas speciālists apmācībā. Esmu strādājusi psihiatriskā slimnīcā Ģintermuiža, vairāk ar narkoloģiju, tātad narkoloģiskā rehabilitācijā Minnesotas programmā, 13 gadus ļoti ilgi, tā ir lielākā man darba pieredze ar vielu atkarīgiem cilvēkiem, un pēc tam es esmu strādājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā 3 gadus, tur ir visas procesa atkarības. Un tagad strādāju privātpraksē, veselības centrā Vivendi un universitātē pasniedzu atkarību psiholoģiju. Un šodien mēs parunāsim par atkarībām un vecumu. Mazu ieskatu sniegšu tajā, kas ir atkarība, kāpēc tieši mēs par jauniešiem, pusauģiem un bērniem tik ļoti raizējamies, ja viņi nonāk atkarīgo lokā. Un ko var domāt, ko var darīt ar to tagad mūsdienās. Tā, šeit es jau mazliet par sevi pastāstīju. Kas ir būtiski, droši vien uzsvērt, ka man ir tiešām dažāda pieredze un visvairāk ar atkarīgiem cilvēkiem. Bet privātpraksē ar atkarīgiem cilvēkiem es strādāju mazāk nekā varbūt ar citiem, bet tomēr strādāju. Tad, ko mēs runāsim, kā es teicu, atkarība, atkarības bioloģiskie pamati, par to, kas ir atkarības biopsihosociālais modelis, par to, kas ir pusaudzis un kādas ir pusauģu smadzenes, kas ar viņu notiek, un kopsavilkums, ko ar to visu tagad iesākt. Tad par atkarību. Atkarība ir slimība. Pie tā mēs Latvijā pieturamies un visā pasaulē mēs pieturamies, ka atkarība ir slimība ar noteiktiem simptomiem, ar noteiktu gaitu un iznākumu. Un iznākums nevienmēr ir ļoti labs, ja neko nedara. Respektīvi slimnīca, cietums vai nāve. Tāds drūms. Jā, izskatās varbūt tās šis te, bet tas arī parāda slimības nopietnību. Tā patiešām ir slimība, viņa ir ar saviem bioloģiskiem pamatiem. Un kā viņa atšķirās? To jau droši vien, ka jūs lielākoties zinat, tas nozīmē, ka nevar izturēt bez vielas, vielu vajag ar vien vairāk un nevar apstāties to lietot. Tas raksturo atkarību. Vai arī tas var būt par procesiem tieši tas pats. Tikai šeit patērē nevis vielu, bet laiku un naudu, pamatā laiku, ko mēs ziedojam. Spēlēt azartspēles, bakstot telefonu, skrolojot veikalos vai iepērkoties vai vēl visu kaut ko citu. Ka vielu atkarības no procesa atkarībām sevišķi daudz neatšķirās. Un tad atkarībām ir dažādas teorijas, viņas visas ir arī pētījumos balstītas empīriskos. Tas nozīmē, ka mēs varam atkarību skatīt daudz plašāk, nevis tā kā es pirmīt teicu, ka tā ir slimība ar savu simptomātiku, gaitu un iznākumu, bet mēs varam saprast, kas viņu veido. Un tad ir dažādi izcelsmes modeļi, kā piemēram cilvēkam ir grūtāk savas emocijas kontrolēt un vadīt, vai viņam ir ļoti briesmīga pieredze bijusi, vai viņš ir antisociāla personība. Un šis ir modelis, kas paskaidro, kāpēc cilvēks ir nonācis un kā viņā ir veidojusies atkarība. Tas tālāk arī prognozēs to, kā viņš uzvedīsies, bet tajā mēs neiegam, tas mums nav tēmā šodien. Tad ir vēl atalgojuma deficitārā teorija. Šī ir ļoti interesanta lieta. Tas nozīmē, ka cilvēki piedzimst ar nedaudz savādāku bioķīmiju galvā, un lai sasniegtu prieku, piemēram, mēs skatāmies filmu un mēs priecājamies, mēs jūtam līdzi varoņiem, mums ir kādas emocijas patīkamas, bet ja mums ir šī problēma, tad mēs tās emocijas nejūtam tik spēcīgi un mums gribās labi justies, un mēs meklējam spēcīgākus stimulus. Protams, kad mēs saprotam, ja mums ir pieejamas vielas vai procesi, kas dod krietni spēcīgāks apmierinājumu nekā parastās lietas, ko mēs darām, tad mēs varam ātrāk, vairāk meklējot, ātrāk nonākt atkarību lokā. Un vēl ir viena interesanta teorija par stimulu sensibilizāciju. Tas arī būtiski, ko tas nozīmē tieši par atkarīgiem cilvēkiem, ka viņu tendence un vēlme meklēt vielu vai procesu un atkārtot šīs darbības ir ļoti izteikti, stipra, gandrīz neapturama, bet tas nenozīmē, ka viņiem tas patīk. Jo baudu, to saucamo kaifu, viņi vairs nejūt tik spēcīgi. Tas vienā brīdī paliek vienā līmenī, nekas nemainās, bet tā gribēšana iet tikai uz augšu. Respektīvi, viņi meklē un viņi ir tendēti meklēt ļoti daudz. Un atkal par spīti visām sekām iespējamajām. Jo vienkāršākā atkarības definīcija, ka cilvēks atkārto vienu un to pašu lietu par spīti negatīvām sekām. Un, ja mēs tā domājam, tad mēs varētu diezgan daudz cilvēku ielikt šajā rāmītī. Arī mūsu pašus, es domāju, piemēram, es skatos daudz seriālus, vai man vajadzētu skatīties? Nē, bet es tāpat to daru. Tas viss paskaidro. Mums ir pieņemts Latvijā biopsihosociālais modelis. Tas nozīmē, ka iekļauj bioloģiju, psiholoģiju un sociālo vidi kā faktors, kas ietekmē atkarības veidošanos un arī atveseļošanos. Viņš tiek piemērots ne tikai atkarībai, bet arī tādām smagām saslimšanām kā šizofrēnija un vēl visādām citām slimībām. Man patīk šis modelis, viņš arī ir diezgan
jauns, nu, ja tā var nosaukt, no pagājušā gada 70. gadiem, pagājušā gadsimta, baigi jaunais nav. Bet ļoti palīdzošs. Un kas ir būtiski, ka visi šie faktori, kas ietekmē atkarību, nav pateikts, kurš ir svarīgāks vai kurš ir mazāk svarīgs. Viņi visi ir vienlīdz svarīgi. Un viņi arī palīdz sakārtot cilvēku atpakaļ, ja viņš ir nonācis atkarības valgos, kā atveseļoties. Un tas nozīmē, ka nevar iet tikai pie narkologa, vai tikai pie sociālā darbinieka, vai tikai pie psihologa. Es nekad nestrādāju ar atkarīgu cilvēku, ja viņš nāk tikai pie manis. Es viņu vienmēr ņemu pārī narkologu, sūtu viņu pie narkologa vai psihiatra, vai uz atbalsta grupām, jo citādi tas nestrādā, un viņš atkal turpina lietot vai spēlēt. Tā kā pieturamies pie šī modeļa, tas ir ļoti labi, lai saprastu, kur palīdzēt, kur ir lielākais iztrūkums. Bet tas atkal nav droši vien mūsu šodienas tikšanās uzdevums. Un vēl par azartspēļu atkarībām ir būtiski saprast, ka tieši procesa atkarības visvairāk stimulē nevis vinnesti, bet zaudējumi. Tā saucamā near miss reakcija. Ja atkarīgais cilvēks, kurš lieto vielu, viņam ir ļoti svarīgi dabūt to vielu, un tad ir kaifs, un tad ir baigi forši. Spēlmanis vislabāk jūtās pirms viņš to pogu nospiež, vai arī liek likmi, tas ir ritīgi labi. Un pēc tam tālāk tas vairs nav būtiski. Un tas ļoti, ļoti veicina atspēlēšanās vēlmi atspēlēties, tas veicina atkarības iestāšanos. Un tad par procesa atkarībām un vielu atkarībām ir skaidrs, ka viņas iet līdzīgi. Kaut kādu laiku cilvēki vēl nedomāja, ka vispār procesa atkarība ir atsevišķa diagnoze, jo domāja par to, ka impulsu kontrolas traucējumiem un arī klasifikatorā tas bija zem cita lielā faktora kopuma. Paldies Dievam, tagad tas ir mainījies un ar jauno SSK 11, kas vēl nav iztulkots Latvijā, bet visā pasaulē viņš ir stājies spēkā, slimību klasifikators. Tajā ir jau atsevišķi izdalīta azartspēļu atkarība un vēl arī videospēļu atkarība. Gan arī vispār to legalizēt, leģitimizēt un līdz ar to vairāk cīnīties. Bet savukārt ar procesa atkarībām ir mazliet problēma tāda, ka daudzas lietas netiek iekļautas procesa atkarībās. Piemēram, e-sports. Mēs dabūsim, es domāju, ritīgi trūkties, ka tas mums ienāksies, jo pagaidām mēs esam vēl sajūsmā forši, liela nauda, beigais bizness, bet visur pasaulē jau sen ceļ trauksmi, ka tas ir ārprāts nākamais. Tā kā šajā slaidā jūs redzat, ka procesa un viela atkarība iet savu gaitu, viņas ļoti līdzīgas, un iznākums ir tas, ko es runāju, ļoti bēdīgais. Par procesa atkarībām jārunā kā liels risks suicīdam, tāpēc, ka nenormāls naudas tiek nospēlētas. Tā, kad es strādāju inspekcijā, azartspēļu pie manis nāca cilvēki likt sevi reģistrā, jo ir pašatteikušos personu reģistrs joprojām aktīvs, kurā var ielikt sevi un pēc tam nevar dabūt ārā. Un es tur vienmēr rekomendēju arī visu ģimeni ielikt, lai nevar nospēlēt naudu no ģimenes. Cilvēki nāca nospēlējuši visu algu, diezgan lielu algu. Visu tajā pašā dienā, un viņš aiziet mājās izmisumā. Un ja viņš vēl paņēmis ne no tiem cilvēkiem naudu, tad ko viņš vienīgais var izdarīt? Pašnāvību uztaisīt. Un viņš jau neraksta, es tāpēc to izdarīju, ka es esmu spēlmanis. Nē. Un tāpēc mēs pat nezinām īsti, es domāju, lielās apjomas azartspēļu atkarīgo cilvēku pašnāvību skaitam Latvijā. Mēs varam nojaust un aplēst, ka tas ir diezgan traki, jo viela atkarīgie skaidrs. Viņi ir pārdozējuši, mēs redzam, nav problēmas, bet šeit mēs īsti neredzam. Un tad kāpēc par tiem pusauģiem mēs runājam par bērniem? Jo pusauģu smadzenes ir tādā interesantā posmā, kad viņas nenormāli attīstās. Ļoti strauja attīstība un ļoti būtiski ir viņas nepakļaut nekādām kaitīgām iedarbībām. Kur nerunājot par sociālo vidi, bet īpaši ķīmiju, lai nekāda tur nenonāk. Jo tas ir kā programmētājs, kurš raksta programmu. Viņš raksta, viņam nekas netraucē, visi kodi ir pareizi un programma funkcionē pareizi. Bet ja kāds atnāk un kaut ko tur iebaksta, viņi vairs nevar strādāt pareizi. Un tas ir tas, kas notiek ar pusauģu smadzenēm, ja mēs viņam iedodam vielas. Lielākā daļa cilvēki, kuriem es strādāju, kad es strādāju vēl Minnesotas programmā vai narkoloģiskā rehabilitācijā, ko viņi man stāstīja? Viņi stāstīja, ka viņiem 5-6 gadu vecumā deva visiem alus putiņus pagaršot. Tie, kas ir nākuši pie manis ar atkarībām, visi kā viens to stāsta. Vai arī bērniņš neguļ, vai iedos viņam vīniņu padzert. Mazliet zīdēnīšiem. Šausmas. Mēs jau nevaram izmērīt, cik tieši tur smadzenes izmainījās, kas tur tieši notika, bet varbūt kādreiz mēs varēsim, bet nekas labs tur nenotiek. Tas gan ir pierādīts, tāpēc ļoti, ļoti jāsaudzē pusauģi, jo viņu smadzenes ir milzu lēciena attīstības. Un tur notiek lielas izmaiņas tieši vadības procesos, jo nobriest pieres daiva,
tā, kas atbild par to, ka es varu saprast sevi, ok, man gribas visu kaut ko darīt, bet man nevajadzētu varbūt to darīt. Es varētu apstāties un saņemties un nedarīt to, ko man ļoti gribas darīt. To mēs saprotam pieauguši cilvēki, bet pusaudzis nesaprot, jo viņam nav tās pieres daives attīstīta tik labi kā pieaugušiem cilvēkiem. Līdz ar to viņš dara to, ko viņam gribas. Viņam daudz grūtāk ir savākt impulsu. Un iedomājieties, ka šajā procesā, kad notiek pieres daives nobriešana, ienāk vielas. Tās, kas stiprina gribu tagad, tūlīt, uzreiz. Tad viņš nevarēs to tā izdarīt, kā viņš būtu varējis, ja viņš nebūtu sācis lietot vielas. Tāpēc pusauģu smadzenes ir ļoti jutīgas. Tā ir arī milzīga iespēja, jo 2-3 gadu vecumā notiek ļoti daudz, neironi sazarojās. Arvien vairāk informācijas, arvien lielākas prasmes. Pusauģu vecumā ir vēl viens šis lēciens, kad ir iespējams arī atbrīvoties no visām negatīvām pieredzēm, pārkāpt pāri kaut kam, iziet no, ja sava ģimene ir ļoti negatīva, destruktīva, kas tā var gadīties, ieraugot citu ģimeni, kur varbūt tā nedara tā, kā es daru, tad es varu mazliet savādāk varbūt tās mainīt savu dzīvi un saprast, ka es varu dzīvot savādāk, man nav jādara tā, kā manā ģimenē. Tas ir par pusauģu smadzenēm un pusauģiem, protams, kas ir viens no tādiem būtiskajiem faktoriem, ka viņiem, piemēram, mainās chronotips. Tas nozīmē, ka ja bērni ir tie, kas vecākiem neļauj gulēt no rīta, arī brīvdienās īpaši, kas ir ļoti kaitinoši, protams, tad pusauģi ir tie, kas guļ no rīta. Mums izglītības sistēma, protams, ka nav tam piemērota, un 8 no rīta viņi visi guļ uz galda, bet viņi tur ir, ja viņi ir vispār. Jo viņiem gribas gulēt ilgāk un iet gulēt, viņi var vēlāk, un tā ir bioloģija, tā nav viņa izvēle. Bet mūsu laikos, tad, kad ir pieejams internets un datori un telefoni, viņi aiziet gulēt ļoti vēlu. Tad viņi no rīta ir tādi nekādi. Viņi salasās nezinu ko, viņi izkrīt no skolas vides mājās konflikti, viņam ir grūti, un tas aizved viņu pa spirāli uz leju. Tas ir tikai tāds mikro sākums, tas ir tikai viens faktors, ko es runāju, tāpēc pusauģi ļoti jāsaudzē. Lai viņu tā attīstība neaiziet pa negatīvo spirāli, kur viņi izkrīt ārā burtiski, tā kā skolas vidē, savā vidē, bet lai viņi turpinātu būt veselīgi, lai izmantotu savu smadzeņu potenciālu un attīstītu jaunas prasmes, jo visas jaunās prasmes, ko viņi atkārto, valodas mācās attīstīt sevi fiziski, radoši izpaužās, tas nostiprinās un paliek. To, ko es nekustinu pusauģu vecumā, tas atmirst kā nevajadzīgs, jo smadzenes ļoti taupa resursus. Viņas neturpinās uzturēt to, kas netiek nodarbināts un netiek izmantots. Un tad, ja ienāk vielas, tad jūs saprotat, ko viņi tagad izmantos tālāk. Jā, par pieres daivu es stāstīju, kas ir būtiski. Tas nozīmē, kāpēc varētu izskaidrot, ka mēs runājam daudz par pusauģiem, kuri jāsaudzē, ka viņiem nedrīkst būt vielas. Tieši tā kā es jau teicu par pieres daivu, kas ir ļoti būtiska, lai varētu vadīt sevi, kontrolēt sevi un lai es neietu pakaļ savām vēlmēm. Bet tas jau nozīmē ne tikai to, ka es būšu paklausīgs pilsonis, bet es arī sasniegšu. Man veidosies motivācija un spēja sevi savākt, kaut ko padarīt, vai arī neveidosies. Un es sajutīšos, ka es nespēju un es nemāku un man nav iekšā, un tad cilvēks ar tādu kā iemācīto bezpalīdzību. Tas nav tas pats, bet kā piemērs varētu būt tā, ja, ka viņš nedabū to kompetences un pašefektivitātes sajūtu. Te mazliet ļoti viens tikai slaidiņš par to, kā mēs varam skatīties uz pusauģu problēmām un kāpēc mēs varam domāt, ka atkarības ir ļoti bīstamas, jo ir eksternalizētie un internalizētie traucējumi, ir jebšu. Internalizētie traucējumi psihiskie, tas nozīmē, ka man ir trauksme, depresija, es savu stresu virzu uz iekšu, es sevi ēdu nost, tur domāju visādīgi. Pašvērtējuma problēmas vai eksternalizētie, kad es savu stresu izgāžu uz āru. Skaidrs, ka mēs saprotam, ka tie ir tie, kas visticamāk ies meklēt piedzīvojumus ārpus pasaulē. Jo viņiem pusauģiem ir ļoti svarīgi čupoties, tusēties, grupēties un saprast, jo tā viņi saprot, kas viņi ir. Viņi aiziet vienu, tā kā agrāk bija subkultūras, panki, metālisti, reperi. Un tad viņi to un šito izmēģina un saprot, nē, es esmu šitāds te. Un tas ir ok. Bet ja es nonāku vidē, kur ir lietošana, kas ir baigi forši, jo narkomānija ir subkultūra. Alkoholisms mums ir normalizēta, par to es vēlāk parunāšu. Bet narkomānija ir iešana pret sabiedrības vērtībām vai savā subkultūrā, piemēram, kaut kādā halucinogēnu lietošanā vai zālītes pīpētāja rastamana mēs visi būsim. Tātad man kā pusauģi, ja es esmu šajā posmā un es savu stresu izlādi meklēju ārpusē, es acting autoju, es izēju kaut kur ņemos un es nokļūstu ne tajā vidē, tad tas ir daudz bīstamāk nekā, ja es varbūt sevi ēdu. Bet kas to lai zina? Es domāju, ka noteikti tipa vielas lieto gan tie, kam ir eksternalizētie traucējumi, gan tie, kam ir internalizētie traucējumi.
Nu, un tad par mantoto pieredzi, kas arī jāskatās ir kā biopsihosociālais, tad mēs par bioloģiju parunājām. Tās ir iedzimtas kvalitātes, kā es savu stresu mēģinu tikt galā. To var cilvēku apmācīt un mainīt. Mantoto pieredzi mēs vienkārši, kā mantojumu saņemam. Šitā, dara šitā. Ja manā ģimenē es esmu redzējis, kā ir svētki lietojam, kā ir skumjas lietojam, baigā problēma lietojam, tad es jau neko citu nebūšu paņēmis kā problēmu risināšanas metodes. Un to mēs arī varam ļoti daudz redzēt tagad ar pusaudžiem un bērniem. Viņi ļoti gudri, viņi tagad saka tieši pretī. Piemēram, kā mana meita, viņa man saka, kāpēc es to kafiju dzeru? Un man īsti viņai nav ko pateikt. Es saku, ka man garšo. Un viņa pagaršo, viņa saka, vajag dīvaini, mamma, tu saki, kā viņa tev var garšot. Un man viņai nav ko pateikt, bet jāatrod ir tā atbilde. Es viņai saku, tagad tev vēl nevajadzētu dzert. Paldies Dievam, ka viņai negaršo tā kafija, ja? Bet ko es viņai teiktu, ja viņai garšo, es nezinu. Un es domāju, ka daudz vecāki nezinu, jo pusaudzi nevar atsēdināt, tāpēc, ka tāpēc beidzas ar C. Tas nestrādā, viņiem vajag pareizas atbildes. Un tāda atbilde, kā pieaugsi, tad izdarīs, tiešā ceļā vedina uz atkarībām. Tā kā mantotā pieredze ir tāda lieta, kas ir ļoti svarīga problēmu risināšanā un pateikšanā nē vielām. Un tad mēs varam redzēt vienā pusē šajā slaidā ļoti priecīgs pusaudžus, kā mums liekas veselīgs, un otrā ļoti neveselīgi, ļoti slimu, kas tur rokā vielas. Un mēs varētu domāt, ka tie bērni ir tā atpazīstami. Bet mūsdienās nedrīkst aizmirst arī procesa atkarības, kas ir daudz izplatītāks, jo procesa atkarība ir gan veselīgā ēšana, tāda pārmērīga veselīga ēšana, gan pirkšana, gan sociālo tīklu visu laiku apmeklēšana un skrolēšana, veikalu, seriālu skatīšanās, solārija arī izrādās ir atkarība, bet tā ir tieši solārija, nevis tāda cita sauļošanās. Mums ir ļoti daudz procesa atkarības, kuras mēs vēl neesam pilnībā apzinājušies. Videospēles, ko viņi spēlē online tīklā kopā vairāki, un daudzas spēles ir iekārtots ar to, ka ir jāpērk visādas prasmes vēl klāt pa īstu naudu. No sākuma pa to spēļu naudiņu, pēc tam pa īstu naudiņu. Un daudzas no tām spēlēm nav kvalificētas kā spēles, kuras var spēlēt visi vecuma cilvēki vai tikai no 18 gadiem. Lielākoties var visi darboties, un ja vēl tādi bērndārs vecums bērni sāk spēlēt, ir pierādīts jau pētījumos, ka jo agrīnāk sāks šīs spēles spēlēt, kur jāpērk par naudu kvalitātes, piemēram, Roblox, Minecrafts, tad viņi ātri vien var palikt par videospēļu atkarīgiem cilvēkiem vai arī azartspēļu atkarīgiem cilvēkiem. Tā ir liela problēma. Tāpēc es negribētu, kad jūs skatāties uz sejā un mēģināt noteikt, šitas ir atkarīgs vai nē, jo atkarības slēpjās un paši atkarīgie ļoti labi māk to noslēpt. To vairāk ir jāskatās, kā viņš funkcionē, kā viņam iet, kā viņš pats jūtās. Un tad, ja mēs tur redzam problēmu, mājas, ģimene, draugi, veselība, ja tur kaut kas ir, tad mēs varam sākt domāt, kā palīdzēt šim te pusaudzim, bet par to es tad pateikšu kopsavilkumā. Kas man liekas būtiski? Atkarība ir līdzās, viņa ir normalizēta. Alkoholu mums tirgo veikalos. Visi domā, ka tas ir ok. Tūlīt būs jaunais gads, tad mēs redzēsim, cik šampanieši kritīs virsū visiem. Mēs to normalizējam. Mēs mājās piedzeramies dzimšanas dienās, bet pusaudžiem neļausim dzert, jo tas it kā nav ok, bet paši mēs tā darām. Mēs neļaujam bērnus izņemt iedzērušiem vecākiem, bet 12 pulksteni jaunajā gadā visi laukumā sagaida piedzērušies, un tas ir ok. Tā ir problēma. Tā ir liela problēma, jo pusaudzis un bērns, viņš nevar saprast, kā tas ir. Ja no vienas puses to soda, bet no otras puses tā kā ir normāli, tad kur ir tā norma, kur ir nenorma? Tas vēl liecina apjukumu, un viņam nav smadzeņu tik daudz, lai viņš varētu izdarīt secinājumus. Viņš to mācās. Tas ir grūti. Par Covid-19, kas tagad ir atnācis, un kad cilvēki nesaprot joprojām, paskatieties, cik daudz bailes un ārprāts sākās ar vakcināciju, ar lockdown, kā tas mūs visus ietekmē, un ir tikai normāli, ka tas mūs ietekmē. Bet Covid-19 un kā arī nogurdināja pieaugušos, kuriem vajadzētu saturēt pusauģu uztraukumus un bēdas un raizēšanos, bet pieaugušie bija tik saguruši, lai varētu sevi saturēt, ka es domāju, viņiem ļoti daudziem nepietiks spēks saviem pusauģiem. Un kā arī tikai turpinās un attīstās. Pagaidām mēs neredzam neko tādu, kas varētu liecināt par kaut kādu atslābumu. Un mēs tikai tagad sākam arī piedzīvot Covid-19 sekas ilgtermiņa, ka mēs sākam tā kā saprast, ka viņš varētu būt beidzies, bet tomēr viņš nekad neaizies, un viņš tomēr izraisa mirstību, tāpat kā gripa.
Un tad, kad cilvēks ir akūtā stresā mazināts, tas stresa reakcija, tad viņam iestājas kā atslābums, un tikai tad parādās viss stress vēl vairāk, cik viņš īstenībā saturējis, jo viņam vairs nav jāsatur, viņam nav jābūt mobilizētam. To mēs vēl pieredzēsim, es domāju. Jā, par tām psihoaktīvām vielām, kuras ir normalizētas, jo visu laiku grib atļaut marihuānu lietot. Tas pats ir kopā ar procesa atkarībām tādām kā mobilais telefons un e-sports, jau kā es pieminēju iepriekš. Un ļoti daudz azartspēles, kas vēl nav definētas kā tādas, ko mums vēl stāv priekšā, tā kā tomēr to nodefinēt un mēģināt kaut kā ierobežot. Bet tai pašā laikā, kurš nav spēlējis kārtis, jo par azartspēli var saukt tādu jebkuru spēli, kurā piedaloties man jāiemaksā nauda ar ideju, ka es varu kaut ko vinnēt. Tad iedomājieties, tas ļoti daudz spēles. Jo nauda ir kā faktors, kas veicina aizraušanos, un pēc tam kāds var palikt atkarīgs, kāds var nepalikt atkarīgs. To mēs nekad nevaram uzzināt un neuzzināsim visticamāk. Bet pagaidām tas viss ir normalizēts. Mēs runājam par atkarībām, un uz cigarešu paciņām ir rakstīts, ka tas var izraisīt atkarību vai smagu saslimšanu, tur nomirt, bet tāpat tas nevienu īsti neattur. Un kur no pusauģis? Viņi prasa pieaugušiem pirkt, un pieaugušie pērk arī. Kā mēs runājam, ka bērni, pusauģi, jauniešu smadzenes ir ļoti sensitīvas pret vielām un procesiem, ka viņiem ir jābūt savām attīstības gaitā, jādzīvo un jāattīstās, bet ar vielu un procesu klātbūtni mēs to attīstību traucējam. Un nav zināms vēl, kā tas ietekmēs mūs, jo apjoms atkarīgu ir šausmīgs un dramatisks. Un ilgtermiņā mēs vēl nezinām šo rezultātu. To mēs tikai dabūsim redzēt. Jā, un mēs esam aptvēruši, ka vajag palīdzēt bērniem, ka vajag vispār fiksēt to, ka vajag skolās vadīt visādas atkarību profilakses programmas, kas ir ļoti labi, bet, manuprāt, efektīvākais veids ir tomēr visu ģimeni atveseļot, jo realitātē Ģintermuižā bija arī bērnu sociālās rehabilitācijas programma, kur bērni ārstējās gadu pat. Viņu izņem ārā no ģimenes, un tad viņš iemācās veselīgākus modeļus, kā dzīvot. Viņš varbūt ārstē savu atkarību, nevis varbūt, bet tiešām ārstē, bet tad viņu atsūta atpakaļ ģimenē, un kas ar viņu tad notiek? Tas pats. Tā kā es ceru, ka Latvijā kādreiz tiks izveidoti ģimeņu centri, kur visu ģimeni varēs ievietot un visa ģimene varēs kopā atveseļoties un saprast, kā viņiem tālāk dzīvot. Jo pagaidām notiek tā, ka bērnus izņem ārā vairāk un mēģina atveseļot. Paldies par uzmanību. Es ceru, ka šis būs jums palīdzoši.